Pagājušajā semestrī mēs apskatījām slepenās biedrības un eskatoloģiju slepeno vēsturi. Šajā semestrī mēs nodarbojamies ar spēļu teoriju. Šajā kursā es vēlos savienot abus un parādīt jums, kā darbojas pasaule. Tātad, pirmā lieta, ko es gribu darīt, ir pārskatīt dažas populāras sazvērstības teorijas par to, kā pasaule darbojas. Ir dažādas versijas, tāpēc es izskaidrošu vienkāršotu un skaidru variantu. Ja kaut ko nesaprotat, uzdodiet jautājumus un pārliecinieties, ka viss ir skaidrs. Sākam ar bruņiniekiem templiešiem. Tie iespējams ir visveiksmīgākā slepenā biedrība pasaulē. Tā tika dibināta 1118. gadā Krusta karu laikā. Kristiešu svētceļnieki devās uz Jeruzalemi, un ceļā viņus bieži aplaupīja. Templieši bija brīvprātīga organizācija, ko Vatikāns norīkoja, lai aizsargātu šos svētceļniekus. Laika gaitā templieši kļuva arī par banku. Cilvēki varēja noguldīt savu zeltu pie viņiem un saņemt kvīti, kuru varēja izmantot Jeruzālēmē, lai atgūtu zeltu. Tādējādi viņi kļuva ļoti ietekmīgi, jo apvienoja politiku, militāro spēku, reliģiju un finanses. Tāpēc 1314. gadā Katoļu baznīca un Francijas karalis pasludināja viņus par nelikumīgiem. Viņu līderi Žaku de Molē sadedzināja uz sārta un apsūdzēja zaimošanā par viltus dieva Bafometa pielūgšanu. Templieši Jeruzālēmē sastapās ar dažādām reliģijām un sāka interesēties par hermētisko filozofiju, neoplatonismu un gnosticismu, kas tika uzskatīti par ķecerīgiem. Pēc tam radās spekulācijas, ka viņi nepazuda, bet pārtapa par skotu rīta brīvmūrniekiem. Saskaņā ar šīm teorijām viņi vēlāk ietekmēja protestantismu un revolūcijas, tostarp Amerikas un Francijas revolūciju, būtībā radot modernitāti. Viņiem piedēvē Anglijas kontroles iegūšanu un Anglijas bankas izveidi, kas kļuva par mūsdienu finanšu sistēmas pamatu. Tiek apgalvots, ka viņi organizēja Pirmo pasaules karu, kas noveda pie Otrā pasaules kara, un tagad plāno Trešo pasaules karu, lai izveidotu vienotu pasaules valdību ar centru Jeruzālēmē, kuru kontrolētu mākslīgais intelekts. Daži arī uzskata, ka templieši spēja sazināties ar starpdimensiju būtnēm vai Luciferu, izmantojot rituālus un apmainīt to pret zināšanām, piemēram, par nemirstību vai tehnoloģijām. Ir arī teorijas, ka šī organizācija sakņojas senajā Romā un noteiktās ietekmīgās ģimenēs. Tomēr šai teorijai ir daudz problēmu. Pirmkārt, nav pierādījumu, ka tā būtu patiesa. Nav arī pierādījumu, ka eksistē dēmoni vai tūkstošgadīga sazvērestība. Otrkārt, cilvēki ar reālu varu parasti uzskata šādas idejas par pilnīgām muļķībām. Treškārt, tā ir antivēsturiska, pārāk vienkāršota un ignorē citus svarīgus faktorus. Turklāt spēļu teorija māca, ka cilvēki pie varas bieži kļūst augstprātīgi un pieļauj kļūdas, kas noved pie viņu kritiena. Tāpēc šāda ilgstoša, perfekta kontrole ir maz ticama. Tomēr šai teorijai ir arī pievilcīgi aspekti. Tā ir intuitīva. Cilvēkiem tā šķiet loģiska. Tā ir skaidrojoša, palīdz saprast pasauli, un paradoksāli tā ir arī prognozējoša, palīdz paredzēt nākotni. Tas rada paradoksu. Teorija nav faktuāli pareiza, bet tomēr sniedz ieskatu par to, kā darbojas pasaule. Tāpēc tā jāuztver kā metafora, nevis burtiska patiesība. Tā ir stāsts, kas palīdz cilvēkiem saprast pasaules sarežģītību. Tagad es mēģināšu jums izskaidrot, kā sistēma patiesībā darbojas,
burtiskā nozīmē.